mūsu otrā nodarbība veltīta acu meikapam. Pagājušajā reizē mēs izskatījām dažādas grīmu bāzes klāšanas tehnikas, lai pārskatami nodemonstrētu, kā ar pūderu un sārtumu tuņiem var koriģēt sejas ovālu formu. Pēdējais štriks ir uzacis. Tātad klasiskajā variantā mēs aprēķinām, kur ir jābūt uzacis sākumam, lūzuma vieti un nobeigumam. Sākumā skatāmies pēc iedomātas vertikālas līnijas, kas sākas no deguna malas. Lūzuma punktu atrodam velkot taisnu līniju no deguna malas caur acs zīlīti. Visbeidzot, uzacis nobeigumu var noteikt pēc līnijas, kas izriet no deguna gar acs ārējo kaktiņu. Dabiskās uzacis nav vienādas pēc to biezuma. Ja mēs vēlamies izlīdzināt uzacis līniju, pielietojam zīmuli vai acu ēnas. Tagad ir laiks izvēlēties un piemērot tēlus. Valērijai taisīsim klasisku, bet šajā sezonā aktuālu grimu, acu konturlīnijas un sarkanas lūpas. Marijai iecienītu dūmākaino acu vizāžu, ko sauc par smoky eyes. Anastāsijas piemērs palīdzēs mums apgūt visizplatītāko banānu acu meikapa tehniku, bet Lindas meikaps būs spilgts un neparasts, pavasara iedvesmotas zaļas acu ēnas un degradē tehnika uz lūpām. Tagad sāksim darbu! Acu konturlīnijas izpilda dažādos veidos. Pašlaik mēs taisām dienas meikapu, tāpēc veidojam šauru smalku līniju, bet ēnas neizmantojam. Lai līnija ir viendabīga, nemēģinām uzzīmēt to vienā reize, veidojam to pakāpeniski. Lūk, mēs iegūstam ideālas līnijas, kas mūsu modelī ļoti piestāv. Veidojot smoky eyes meikapu var izmantot jebkura toņa ēnas. Princips ir viens – ēnas ir kārtīgi jāiztušē. Ar mazu otiņu zīmējam un iztušējam līniju, kas arī rāda to dūmākaino efektu. Ar lielāku, bet plakanāku otu pievienojam to pašu toni plakstiņam un iegūstam vēlamu rezultātu. Pirms uzkrāsosim skropstas ar tušu, uzklāsim nedaudz baltās krāsas uz apakšējo gļotādas līniju. Tas palīdzēs mums vizuāli palielināt aci. Baltais zīmulis arī padara skatienu gaišāku. Tušu klājam krustām, tas ļauj iekrāsot katru mazu skropstiņu. Rezultāti – skropstas ir kūplas un izteiksmīgas. Banānu acu meikapā izmanto gaiša un tumšā toņa kontrastu, bet krāsu palete ir jūsu izvēle. Gaišo toni liekam uz augšējā plakstiņa centru. Tagad ar tumšāko toni, mūsu gadījuma gandrīz melnām ēnām, zīmējam formu. Augšējo līniju vadoties pēc kauliņa virs plakstiņa. Aizkrāsojam skropstu līniju un iztušējam uz augšu. Iegūstam kontūru. Tā mēs rādam apjomu un atkal padarām acis telpīskākas. Lūk, mēs ieguvam 3 līnijas. Tās visas ir maigi jāiztušē un jāsaviņo to gali. Apakšējās skropstās tušu klāsim tikai uz saknītēm, jo gribam akcentēt nevis apakšējo līniju, bet gan augšējo. Līnijas grimā tiek izmantotas gan konturlīnijas, gan 2 toņu ēnas. Acs iekšējā kaktiņā ir zeltainais tonis, ārējā spilgti zaļš, un tad ietušējam vienu otrā, lai pārēja ir gludena. Tik spilgtas ēnas parasti pasvītro ar konturlīnijām. Vispirms jānosaka konturlīnijas sākums un beigas. Līnijas astīte tiek izreikināta līdzīgi kā uzādes gala. Velkam vienu iedomājumu līniju no kaula virs plakstiņa caur acs centru, otro no deguna malas caur ārējo acs kaktiņu. Iegūtajā leņķī arī jāatrodas mūsu konturlīnijai. Sākam zīmēt līniju no centra uz acs ārējo kaktiņu un pabeidzām zīmēt iesākto līniju no centra uz iekšējo acs kaktiņu. Kontūra līnijas atšķirība no Valērijas grima ir platākas, jo arī tēls, ko mēs radām, ir cits. Tas ir drošs un avangardisks. Linda ir lielas skaistas acis, ko nav nepieciešams palielināt papildus. Tāpēc uz gļotādas līnijas izmantojam melno, nevis balto zīmolu.
un viegli īstušēji. Mūsu darbs ir paveikts. Mēs parādījām populārākās acu make-upa tehnikas, lai jūs varētu justies drošāk savos eksperimentos. Nākamreiz mēs papildināsim jau rādīto tēlu ar akcentu uz lūpām. Uzzināsim, kā manipulēt ar kontūru, kā arī apgūsim veidus, kā visefektīvāk uzklāt lūpu krāsu.